Sakot vārdu kaķis, tas nekad nav tikai kaķis. Šīs karaliskās augstības atšķiras ne tikai pēc izmēra, krāsas vai rakstura, bet arī pēc apmetojuma tipa, kuram ziemā nepieciešams pievērst īpašu uzmanību. Ziemas sezonā visiem garspalvainajiem kaķiem būs kopīgs tas, ka apmetojums stipri elektrizējas un sagādā nepatīkamas sajūtas gan pašiem ūsaiņiem, gan arī to saimniekiem. Bet kažoka maiņa ziemā un vasarā atšķirsies kaķiem ar dažādu apmetojumu. Ir meža šķirnes, kurām uzaug vasarā maksimāli apaugs spalva un ziemā viņi nomet pliki. Un ir tās mājas istabas šķirnes vairāk, kurām tomēr ziemā uzaug vairāk tā spalva un vasarā viņi ir plikāki. Tas skaitās tā sezonālā spalvas mešana. Bet, protams, kad ziemā, kad ir augsts un kaķis, kas dzīvo ārā, tas organisms pielāgojās pie tās āras, un jo augstāks, jo tā spalva aug intensīvāk un biezāk. Un jo augstāks ārā, jo lielāka, biezāka pavilna kaķiem izveidojās. Kaķa saimnieks pats var tikt galā ar savu mīluļa kopšanu, ja izprot kažoka tipu un lieto atbilstošas ķemmes un līdzekļus.